Otra lielākā kļūda bija brauciens uz Ameriku. Kas notikās pēc tam? Kādā nolūkā? Es braucu pastrādāt. Pie reizes paskatīties Ameriku, vadāju mašīnas, tā kā tiem kārholderiem. Kāpēc kļūda? Tīri no slodzes dēļ vai? Slodze tas ir viens, jā. Man nebija nekādu zāļu līdz palielam tādu. Kaut kādu uzturošo un ko tāds lietas. Vienkārši biju jau paļāvies, kad viss ir tagad var būt kārtībā. Faktiski, cik es saprotu, aizbrauci no vienas puses tā kā pastrādāt, no otras puses apskatīties Amerikas. Es nezinu no tādas pieredzes viedokļa, kāpēc ne. Bet, cik es saprotu, tā kā pilnībā aizgāja prom no šī tā kā kaut kāda tā cīņa pret onkoloģiju, cīņa pret vēzi, ka apmēram tas apmēram bez mazai ir izdarīts. Tā bija tāda. Cik laika tas bija? 3 mēnešiem. Tur arī Amerikā pēdējā mēnesī, pēdējā nedēļa bija. Man bija jālido jau tā kā mājās. Un tad es sajūtu, tad es pirmo reizi izklapoju ārā asinis. Un tad es sapratu, ka es esmu pietaisījis atkal nākošās ziepes. Kadam atkal būs jāiet cauri. Pēc analīzēm, ko tas nozīmē? Jā, es atbraucu uzreiz, mājās atlidoju. Gāju uzreiz taisīt pārbaudes, datortomogrāfiju, plaušām ar kontrastvielu. Un tur parādījās, ka tur ir ļoti strauji viss attīstījies. Metastāsts, ka turpinās, ka ir vēl sliktāk nekā iepriekš bijis. Jā.